Saeimas vēlēšanām mēs visi gājām ar pārliecību par vienlīdzīgām iespējām ikvienam dzīvot drošā, pārtikušā, zaļā, saliedētā un brīvā Latvijā, kur var iegūt labu izglītību, kur var veidot ģimeni, strādāt un novecot skaisti. Frakcijas darbs šīs mūsu prioritātes un mērķus ikdienu cenšas ieviest dzīvē. Lielie mērķi ir valsts drošība, sociālā aizsardzība, tautsaimniecības un sabiedrības attīstība. Un drošībā, ja mums Saeimas vēlēšana programmā bija ielikts, tajā brīdī šķita tāls skaitlis 2,7% no iekšzemes koprodukta, tad šodien tie jau ir 3,4% un pavisam drīz mēs tieksimies uz 5%. Tā ir liela nauda, bet es domāju, ka te nevienam nav jautājumu, kāpēc tas ir jādara. Ir skaidrs, ka tas ir jādara. Kur to naudu likt? Ekonomikas ministrs jau skaidri iezīmēja. Mēs esam saimnieki savā zemē, mēs sagaidām, ka šī nauda nogulsies arī Latvijā, ka tiks veidotas rūpnīcas un ražotnes šeit, tiks veicināta mūsu eksporta spēja, un tas būs veids ne tikai kā stiprināt mūsu valsts drošību, bet kā stiprināt arī mūsu valsts tautsaimniecību. Sāpīgs temats, kas tikko kā ir uzsācis virzību Saeimā, ir izstāšanās no Otavas konvencijas. Tā ir pretrunīga tēma, bet es domāju, ka mums ir jāparāda, ka situācijā, ja tas būs nepieciešams, mēs esam gatavi pielietot visus līdzekļus. Es gribētu citēt rindas no Valmieras puikām. Man gods par kreklu tuvāks, bet brīvība par godu. Un, ja pienāks tā stunda, mums ir jābūt gataviem uz visu. Sociālajā aizsardzībā, pensiju indeksācijā jau ir uzlabojumi. Ir pārveidot kārtību, kā senioru ienākumi netiek aplikt ar nodokļiem. Un tur es gribu pateikt lielu paldies mūsu Saeimas sociāla darblietu komisijas vadītājiem Andrim Bērziņam, Līgai Kozlovskai, kas vada veselības apakškomisiju, Līgitai Ginterei, kas vada demogrāfijas apakškomisiju un, protams, mūsu abiem labklājības ministriem. Demogrāfija droši vien, ka būs otrā prioritāte nākamajā gadā aiz valsts aizsardzības. Izglītībā par to, kas ir mūsu partijas pamatos ierakstīts, te to grāmatiņu redzat, tā simbolizē izglītību. Par to stāv un krīt Līga Kļaviņa, kura pat tiešām pēc būtības iestājās pirmkārt par bērniem un tad par pašvaldībām, kas par šiem bērniem rūpējās. Gan jautājumos par pedagoģu atalgojumu, gan jautājumos par skolu tīklu, gan to, cik kvalitatīva ir izglītība, kādi mācību līdzekļi ir pieejami un vispārējais. Pašvaldībās tā ir vienīgā Saeimas komisija, likumdevēja komisija, kur ir 3 musējie. To vada Oļegs Burovs, tur ir Anita Brakovska un mūsu Daiga Mieriņa. Un tiek risināti ne tikai jautājumi, kas attiecās uz mājokļiem, uz regulējumu. Piemēram, beidzot pie šī gada budžeta atkal ir pieaudzis procentuālais sadalījums no iedzīvotāju ienākumu nodokļu starp valsti un pašvaldībām. Tie nav 80, kurus mēs gribējām, bet mēs esam ceļā no 75 uz 78. Bet kur tam visam ņemt naudu? Tās visas ir dārgas lietas. Pēc būtības ir 2 tēmas. Viens, kas ir mūsu partijas vadītāja galvenā atbildība, un viņam tas labi sanāk, ir celt mūsu ekonomiku, un otrs ir samazināt tēriņus. Un abas šīs lietas var veicināt tas, par ko mēs te pēdējos mēnešus skaļi runājam, tā ir birokrātijas mazināšana. Un atkal, tas nav kaut kas tāds uz knipi vienā brīdī izdarāms. Tas ir nebeidzams process. Daudz, kas jau ir paveikts šajās jomās. Gan attiecībā uz iesniegumu likumu, gan attiecībā uz būvniecības regulējumu. Tāpat jau tagad ir procesā stāsts par iepirkumu regulējumu. Un tā tālāk. Otrs svarīgs aspekts, kā veicināt tautsaimniecību, ir naudas pieejamība. Šīs Saeimas sasaukums ir īpaši daudz darbojies, lai noliktu pie vietas bankas. Tie rezultāti jau sāk parādīties.
Tāpat ir izveidotas ekonomikas ministrijas vadībā jaunas programmas Altumā, kas īpaši mērķētas uz reģioniem, uz ģimenēm ar bērniem un, protams, jau pieminētās krājaizdevu sabiedrības. Tagad tūlīt pabeigsim likuma grozījumus vienus, un jau plānā ir nākošā pakete par krājaizdevu sabiedrības stiprināšanu. Par to, kā strādā mūsu frakcija, man jāsaka liels paldies partijas vadītājiem Valaņkungam. Viņš lieliski noraksturoja visu mūsu komandu. Un man ir tiešām prieks par to, kādus jaudīgus, dažādu jomu speciālistus mūsu sabiedrība no mūsu vidus ir ievēlējusi Saeimā. Jā, nav viegli, reizēm caur strīdiem, caur diskusijām un dialogiem, bet tad, kad mēs pieņemam lēmumu, mēs pie tā turamies un mēs to īstenojam. Mēs esam mūsu visu rokas un balsis, un kā koris šeit dziedāja, pa vienam mēs skaņa, bet kopā spēks. Par Latviju, nacionālu, daļu un spēcīgu. Paldies!